Uzmanības centrā homeopātija. Šodien pie manis viesos ir ārste homeopāte Agrita Kalsnava. Labdien, Agrita! Labdien, Ingūna! Paldies, ka tu atnāci un esi gatava padalīties ar savu redzējumu par dažādām lietām. Un konkrēti šodien mūsu tēma ir alerģijas, alerģiskās saslimšanas. Par cik ir pavasaris, vasara, alerģijas pieņemās spēkā, ir ļoti daudz un dažādi aktīvi alergēni, un ejot līdz laikam, mēs par to parunāsim. Bet pirms mēs tiekam pie tēmas risināšanas, es tomēr gribētu zināt, kāds ir tavs ceļš līdz medicīnai? Kā tu kļuvi par ārstu? Principā, ja es mēģinu atcerēties skolas laikus, tad kādā 4. 5. klasē mans sapnis bija kļūt par tekstilmākslinieci. Taču tad, kad es pabeidzu skolu un principā man nebija īsti idejas, kur iet mācīties, un ņemot vērā, ka mans tētis bija ķīmiķis un kā viņš arī bija gribējis kļūt par ķirurgu, bet tā arī tas viss nesanāca dzīvē. Es stājos medicīnas institūtā, tas vēl bija tajā gadā, tad es netiku, tad es gadu esmu nostrādājusi pirmā slimnīcā Lora nodaļā par sanitāru, pēc tam es iestājos un jau stājoties akadēmijā, tur notika pārunas pie iestāšanās ar profesoriem, kur bija jāatbild uz jautājumu, kāpēc jūs vēlaties. Un tā kā mani tajā laikā arī ļoti interesē viss netradicionālais, es pat atļāvos savā jaunības naivumā pateikt, kad es vēlos studēt medicīnu un visu to zinātnisko daļu tā, lai saprastu to visu netradicionālo, uz ko profesori pasmaidīja, bet mani tomēr uzņēma medicīnas akadēmijā. Un pabeidzot akadēmijas, iestājos arī ģimenes ārstu rezidentūrā, un tajā laikā es satiku cilvēku, kas strādāja gan veselības ministrijā, gan arī ARSā. Un mēs pilnīgi nebijām pazīstami, bet sarunas laikā viņš vienā brīdī man pajautāja, Klau, vai tu negribi būt par homeopātu? Es par homeopātiju biju dzirdējusi vienu vārdu, laikam 3. kursā farmācijas katedrā toreiz. Es paraustīju plecus, es teicu, es nezinu. Viņš teica, kur tev ir telefons, pēc nedēļas ARSā sākas kursi. Vienkārši iedeva man to lapiņu. Un tā es pēc tās nedēļas aizgāju uz kursiem. Tu tomēr izdomāji, ka tevi tas varētu interesēt. Jā, kāpēc ne? Jo mani tajā laikā vispār ļoti daudzas lietas interesē. Jo es tajā laikā arī vēlāk es gan masāžu pamācījos, gan manuālo terapiju, gan akupunktūru un adatas drusku. Un es arī aizgāju pamācīties homeopātiju. Un ar to bija āķis lūpā. Un es sapratu, ka pastāv arī vēl cita savādāka ārstēšanas metode, homeopātija, kas ir, protams, daudz saudzējošāka un daudz ilgtspējīgāka nekā vienkārši nomākt simptomus. Jo homeopātija ir kā atsevišķa medicīnas sistēma, tikai kas ārstē pēc savādākiem principiem. Un tā tas ceļš sākās pēc tam. Es arī mācījos Ukrainā daudzus gadus, Kijevā, un es Indijā esmu mācījusies, un arī vēl ar vienu mācos, un esmu pie vairākiem citu valstu ārstiem homeopātiju pastudējusi, un tā kā vēl ar vienu mācos, visu to turpinu, jo homeopātiju līdz galam apgūt nevar nekad un neviens. Tas ir nebeidzams stāsts, nebeidzams process, un jo tu vairāk zini, jo tu vairāk apzinies, cik maz tu zini. Un jo tu vairāk zini, jo pie tevis atnāk sarežģītāki pacienti, un atkal ir grūtāk tikt galā, un atkal rodās jauni jautājumi. Un vienmēr tas trakais dzinējs, kas tev liek kustēties, ir tieši tie neatrisinātie gadījumi, tieši tie neatbildētie jautājumi. Jo atbildes jau ir pašsaprotams, kad viņas ir, bet kaut kādas neatbildētās lietas, tās vienmēr ir
triggers, ja, kairinātājs. Tieši tā, un tajā laikā, kad es visu mācījos, manā apziņā bija tāds ideāls, ka es gribu apgūt gan medicīnu, gan dabu, gan cilvēku kā tādu, viņa veselību saprast tādā līmenī, lai es spētu palīdzēt principā tāda, kāda es esmu, ar kailām rokām, kaut vai meža vidū, vienalga kurā vietā, lai es saprastu dabu, zinātu, kā var izmantot, ko var darīt, lai palīdzētu un atgrieztu cilvēkiem veselību. Un principā homeopātija ļoti pietuvojas šim manam ideālam, tāpēc, ka es esmu pat tādos izmisuma brīžos, kad nekā nav, arī pati gatavojusi homeopātijas preparātus no dārzā izraktiem augiem, ko var darīt, un neprecīzi, bet ļoti labi nostrādā, ja vajag. Un mūsdienās, man liekas, viss, kas notiek farmācijā, un kari un konflikti un loģistikas problēmas un cenas, un nekur nav teikts, ka vienā brīdī mēs arī nenonākam situācijā, ka mums tieši nekā nav. Savukārt homeopātiskos preparātus ir iespējams ļoti viegli paņemt līdzi ļoti lielu daudzumu dažādus homeopātiskos preparātus, ar kuriem iespējams palīdzēt ārkārtīgi dažādās situācijās, akūtās, hroniskās, visādās emocionālās, pie infekcijām tā tālāk. Teiksim, braucot kaut kur ārpus mājas ceļojumos, kaut kur man vienmēr ir līdz paciņa ar kaut kādiem 50 līdz 100 preparātiem, pa dažiem graudiņiem. Tas lieluma iepakojums, maza paciņa, neko nesver. Pa dažiem graudiņiem. Un tas ir, es jūtos droša, vienalga vai notiek vai kāda trauma, vai apdegums, vai kāds saulē apdedzis, vai kādam slikti no saules dūriena, vai kāds ir dabūjis caureju, klepu vai sapūsts ar kondicionieriem. Visdažādākās situācijas. Vienkārši es zinu, ka man ir arsenāls, ar ko es varu palīdzēt, un tas arī dod tādu drošību un stabilitāti dzīvē. Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie homeopātijas vēstures, tad būtībā oficiāli skaitās, ka Hānemans ir homeopātijas pamatlicējs, kas atklāja un tā kā sāka lietot šo metodi. Bet būtībā pēc senām leģendām homeopātija ir lietota jau daudzus simtus gadus atpakaļ Amerikā pie indiāņiem, jo stāsts ir sekojošs, ka visdrīzāk kādi, kas bija iekarotāji spāņi vai kas ir veduši vienu ļoti slimu cilvēku ratos caur prēriju, ar lielām tūskām, ar mirstošu un apstājušies kādā indiāņu ciematā, kur vietējā sieviete ir apskatījusi šo cilvēku, noķērusi biti, izkaltējusi, saberzusi, uztaisījusi kaut kādus atšķaidījumus, šķīdumus un devusi viņam dzert. Un kā pa brīnumu, tās tūskas ir sākušas samazināties, un tas cilvēks ir izdzīvojis, un ir noticis principā brīnums. Un faktiski tā ir tas pats homeopātijas princips, tātad viņš ir lietots arī agrāk pie indiāņu. Jā, redzi, pateicoties par Hānemanu, var teikt, ka viņš acīm redzot ir tā kā sistematizējis un verbalizējis citiem saprotamā valodā šo homeopātijas būtību un principu, jo mēs ļoti labi zinām, ka Hānemans bija ārkārtīgi izglītots un ārkārtīgi gudrs un talantīgs cilvēks. Viņš prata 7 valodas, tā skaitā sengrieķu, un viņš bija ārkārtīgi
dziļi izglītots ļoti daudzās jomās. Ja? Tā bija gan ķīmija, gan bioloģija, ja? Senie traktāti un tā tālāk. Un viņš, kā tu zini, strādāja, piestrādāja, piepelnījās, tulkojot visdažādākos izdevumus. Un no turienes arī viņam ir tās ļoti tādas dažādākās zināšanas, ja? Kas viņam pilnīgi noteikti palīdzēja to homeopātijas principu tā kā uzlikt uz papīra, ja tā var teikt. Jā, viņu tik ļoti sistematizēt. Un tā, jo, piemēram, homeopātija, jā, tas ir pilnīgi skaidrs, un arī viņa novērojums. Hānemanim, manuprāt, bija 8 bērni. Jā. Man liekas, ka 8. Un tieši attiecībā par bērnu ārstēšanu viņam bija ārkārtīgi liela motivācija no toreiz ļoti agresīvās medicīnas, kur bija asins nolaišana, caurējas līdzekļi, vemšanas līdzekļi, jā, un dažādas indas, piemēram, arsēns, par ko neviens nezināja, kā viņš darbojās. Viņam bija vienkārši žēl to visu pielietot saviem bērniem, ja viņam bija vajadzīga medicīna, kas tiešām varēja palīdzēt un nekaitēt. Ja. Un tas arī bija viens tāds ļoti liels motivators, ja, lai tiktu pie tādiem līdzekļiem. Bet tas, ka tās homeopātijas princips ir noteikti sens, to jau arī par Sokrātu rakstīja, jā, par Aristoteles ir pieminējis, jā, tādas dažādas pieejas, jā, tas pats līdzības princips, jā, ir dažādās literatūrās aprakstīts, jā, gan kā drusku savādāks nekā mēs homeopātijā to izprotam. Bet, pateicoties Hānemanim, tas ir sistematizēts un padarīts saprotams, ka mēs varam to apgūt, ka mums nav pašiem jāmācās 7 valodas un jālasa sengrieķu literatūru. Jā, un tas, ka tur ir visi vecie ārsti, kas veica visus šos izmēģinājumus, visi apraksti, visas patoģenēzes, kas pēc tam ir uzkrātas un biezos sējumos ir pieejamas. Tas viss, jā, ir pateicoties tam. Tas princips ir vienkārši padarīts par pieejamu, apgūstamu un par sistematizētu un atkārtojamu, ja, ka mēs varam novērot, paredzēt un atkārtot. Un tas ir brīnišķīgi, un tas ir stāsts par zinātni. Runājot par api, man bija pašai par biti. Pašai tāda pieredze. Man bija sunītis, saukts par Džordžu Klūniju, Yorkshires terjers. Un mēs dzīvojamies pavasara laukos. Un parasti viņš ir tāds vienmēr aktīvs un lēkā un skraida un tā. Un mēs kaut kā vienu rītu pamostamies, un mans klūnītis ir pavisam tāds neaktīvs. Viņš nemaz nav priecīgs, un man jau tas liekas tā kā jocīgi. Un dienas laikā viņš man pavisam tāds paliek, pavisam tāds bēdīgs. Bet, tā kā es neko neatrodu, neko es tādu neieraugu viņā, bet es tomēr paņemu klūnīti, mēs aizbraucam uz Cēsīm pie vetārsta, pie doktora Broka. Viņš arī viņu izskata, izpēta, arī nekur neko neatrod, uzlika viņam sistēmu. Kamēr viņam tā sistēma tur uzsūcās un tā tālāk, viņš mazliet atdzīvojās, bet pēcpusdienā uz vakarpus atkal man paliek sunītis slims. Un es tagad viņu sāku atkal pētīt, un es tā viņu tur taustu, un es saprotu, ka ir tūs, ka ir bumbulis kaut kādā vietā, vai kāds ir iedzēlis, vai iekodis, vai kas, bet kaut kas nav labi. Un mēs ar meitu, mēs sēžamies mašīnā un braucam pie Bērnarsta uz Rīgu, uz vetu klīniku, jo tur strādā cilvēki 24/7. Un pa ceļam es paņemu api, un es stūrēju, un mana meita tikai dod klūnītim to api. Un kamēr mēs pa to stundu aizbraucam līdz Bērnardam, toreiz pats Bērnards mūs pieņēma. Viņš groza to suni, mans suns jau ir atdzīvojies, viņš jau tur lēkā un jau ir jau laimīgs. Un viņš skatās uz to suni un skatās uz mums un domā, meitenes ir kaut ko pārspīlē. Jā, bet stundas laikā tā tūska nokrita viņam, jā, un tā kaut kāda toksiskā reakcija pārgāja. Bet mēs, kā jau es teicu, mēs par tām alerģiskajām reakcijām un par to noteikti parunāsim daudz
smalkāk. Es attiecībā par api arī līdzīgi ar manu vecāko meitu. Man bija gadījums, ka viņai bija kādi 5 gadi laikam, ka sākās ļoti spēcīga tā kā laringīta lēkme, viss ir ciet, viss ir aiztūcis, jau ar smakšanu. Es toreiz biju tikko sākus to homeopātiju mācīties, bet nobijāmies visi, protams, izsaucām ātro palīdzību. Bet es arī atceroties par api, kamēr ātrie brauc, es viņai dodu vienkārši api pa graudiņam. Jūtu, ka paliek labāk. Kamēr atbrauc ātrā palīdzība, man jau meituks sēž smaidīgs gultā un viss ir kārtībā. Un ātrā palīdzība arī apmēram domā, ko jūs māmiņu pārspīlējat, viltus izsaukums, jā, un es saku, es devu api, uz ko, protams, arī bija tāds smaids, bet, jā, šitas arī apliecina to, cik tā homeopātija tādos akūtos gadījumos arī ātri nostrādā, jo bieži tas ir jautājums, tas jau noteikti ir ļoti ilgi, bet viss jau ir atkarīgs no tā, cik akūti ir tā situācija. Protams, ja mēs ārstēsim kaut kādu 30 gadu vecu locītavu saslimšanu, tas, protams, nenotiks stundas laikā un cilvēks nepiecelsies, neaizies. Bet ja tas ir akūti, kā teiksim, šī alerģiskā reakcija uz pēkšņu kaut kādu insektu kodumu, tas var būt arī pie infekcijām, jebkurām pie temperatūrām, lieliem druģiem. Šī homeopātija nostrādā, ja tā ir pareizi piemeklēta būtībā, ļoti, ļoti ātri un strauji un minūšu laikā pat, un tad tu jūti, ka tas efekts ir un tur viss notiekās. Jā, bet runājot par tām pašām alerģijām, saki lūdzu, kā tu domā? Alerģija tā ir patoloģiska reakcija uz kaut kādu normālu, vienalga vai tas ir ēdiens, vai gaiss, vai putekšņi, vai putekļi, vai dzīvnieki, ar vien sakot, normālu ārējo vidi. Ja? Visi cilvēki var pavasarī iet ārā un elpot pavasarīgo gaisu, ja? Bet daži no mums tomēr nevar, jo sākās alerģiskas iesnas, un jāšķauda, un asaras acīs, un viss ir šausmīgi slikti, un tūskas, un tā tālāk. Kā tas ir, kā tu domā, kāpēc tas tā ir? Jo, diemžēl, tas alerģiju skaits un tās reakcijas un alergēni tikai ar vienu pieaug, paplašinās, un situācija kļūst ar vien tikai ļaunāka. Jā, tieši tā, un viņa ļoti strauji kļūst ar vien ļaunāka, jo man liekas, ka Eiropā pēc statistikas vairāk kā 50% cilvēku cieši no alerģijām. Katrs otrais. Jā. Respektīvi, mums ar tevi vienam ir, vienam nav. Jā, katram otrajam ir. Un te ir, es piekrītu, ir ļoti, manā skatījumā, ļoti liela starpība, vai alerģija ir uz kaut ko dabīgu, ko cilvēkam vajadzētu, kā uzturs, putekļi apkārt, tas, kas ir dabā, un to, ko daba ir paredzējusi vidi, kurā cilvēks dzīvo, to, ko viņš ēd, uzturs, ko viņam vajadzētu ēst, vai tie ir burkāni, nezinu, vai upenes, vai vienalga kas, vai putekšņi šie bērzi, un tad ir alerģijas, kuras ir uz kaut kādām ķīmiskām lietām, nezinu, mēs kaut kādu veļas pulveri, mākslīgām izmazgājam tur veļu ar veļas pulveri, nezinu, vai lietojam kaut kādu krēmu ar ķīmiju, un tad ir šī reakcija. Es teiktu tā, ka alerģija uz šīm dabīgām lietām ir jāārstē, jo organismam ir jāspēj tolerēt vidē un normāli ēst, baroties, lai viņš neaizietu bojā uz to. Savukārt alerģijas, kas ir uz šīm ķīmijām, es viņas drīzāk pat traktētu kā
organisma aizsarga reakcija par to, lai šīs ķīmiskās vielas nenodarītu lielāku ļaunumu, dziļāku organismā. Un līdz ar to, ja man mamma saka, ka bērnam uz čupa-čups ir alerģija, es pat teiktu, ka to nebūtu racionāli ārstēt un arī to nevar izārstēt, jo tā ir organisma aizsarga reakcija. Jo principā jau alerģija pati pa sevi tā kā autoimūnā saslimšana. Un man vienmēr visur patreiz tiek runāts par to, ka alerģija ir, kā ar viņu cīnīties, kā ārstēt, bet man ir vienmēr interesanti aizrakties līdz tam, kāpēc mums tās alerģijas vispār rodās un kāpēc mūsdienās notiek tas, kas notiek, kāpēc tas viss veļās ar tādu sniega bumbas ātrumu uz priekšu. Un principā, mēs analizējam to, cik daudz mēs saņemam ķīmijas visos veidos. Tur, ja sāk domāt, tas ir jau ar uzturu, caur to, kā tā pārtika ir audzēta, visi pesticīdi, herbicīdi, fungicīdi. Tur ir entie varianti ar šiem savienojumiem. Nevelti mums ir termins produktu ražošana, pārtikas ražošana. Ja? Tā nav vienkārši pārtikas iegūšana, ja? Aizejam, izslaucam govi, salasam ogas, ja? Bet mums ir vesela tehnoloģiju sistēma, ja? Kā pārtika tiek ražota. Jā, un tur jau ir, viņa tā pārtika tiek apstrādāta gan transportējot, gan uzglabājot, un būtībā mums pat nav pieeja informācijai tas, kādas vielas mēs saņemam ar to pārtiku. Jo bija projekts par to, ka būs uz produktiem ģenētiski modificēts produkts, kaut kāds marķējums. Kaut kur izšķibēja. Tas ir pat ģenētiski modificēto, bet man ideālā variantā ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām gribētos, lai es pērkotu veikalā gurķi ar kaut kādu vienalga kodiem vai kas tagad mums mūsdienās pastāv, lai es varētu redzēt, cik reiz viņš ir mēslots ar ko viņš ir smidzināts, pret ko, ar kādām vielām, ar ko viņš ir apstrādāts, vedot, kas tur ir, un izlasīt visas šīs vielas, ko tas gurķis ir saņēmis. Es zinu, ka es dzīvoju sapņu pasaulē, bet tāpēc es arī gurķus cenšos pati audzēt, lai es zinu, kas ar viņiem ir. Jā, un cenšos arī meklēt to pārtiku, kur es zinu, kas tas tāds ir. Jo principā ļoti daudzas lietas, ko mēs iegādājamies, pērkam, mēs vispār nezinām, kas tur ir iekšā. Šeit jau arī runa ir par medikamentiem, par higienas precēm, par kosmētiku, par visiem silikonu, visa skaistuma rūpniecība, kas tikai tur viss nenotiek un tā tālāk. Visi tīrīšanas līdzekļi, mēbeles, ņemam jebko, ko mēs varam paņemt, visur ir kaut kāda ķīmija. Un tas arguments, ka tagad viss tāds ir un tas nav nekas traks, manā skatījumā neiztur kritiku, jo viena tāda moments, ko es lasīju 90. gadu beigu grāmatā, bija tieši par šo ķīmiju, kā tā ir, kādu ietekmi tā ir atstājusi uz spermatozīdu saturu vīriešiem spermas mililitrā. Teiksim, 40. Pagājušā gadsimta 40. gados norma spermatozīdu skaitam mililitrā bija apmēram 120 miljoni. Pēc tam jau 70. tuvāk 80. gadiem jau tie bija kādi 60-50 miljoni. Un uz pagājušā gadsimta beigām tas jau bija nokrities vēl, un mūsdienās skatījos, tā norma jau ir 15 miljoni. Ir veikti arī, teiksim, pētījumi, eksperimenti, kā
vīriešiem, teiksim, ar 15 gadu nobīdi šis spermatozītu skaits nokritās par 30%. Tas ir kaut kur 75. un 90. gadā tiem pašiem vīriešiem. Tāpat arī ir salīdzināts vīriešiem, kuri dzimuši apmēram 45. gadā, 30 gadu vecumā noteica, kur bija 102 miljoni, un vīriešiem, kas dzimuši 75. gadā, 30 gadu vecumā noteica, un tiem bija tikai 51 miljons, un tagad ir nokrities. Un principā visa šī samazināšanās ir pateicoties ķīmijai, kas mums ir. Tie ir visi ftalāti, kas ir arī visi iepakojumi, materiāli, bisfenoli un visas šīs lietas iedarbojās gan uz hormonālo sistēmu, visu, un te mēs ejam. Ja šīs izmaiņas ir tik graujošas jau tādā šūnu līmenī, kas notiek organismā, tad ko mēs varam gribēt attiecībā uz alerģijām, kas ir organisma tā dabīgā aizsarga reakcija. Un, teiksim, es saprotu, kad tiek pieņemtas regulas un normas, ka mazas devas jau neko sliktu nenodarīs. Bet mēs esam homeopāti, mēs zinām, kā darbojās mazas devas. Jā, un tieši ar šīm mazām devām arī ir tā visa nelaime. Jo bieži man cilvēki atnāk un saka, kā, bet man visu laiku nekas nebija uz to, un pēkšņi man sākās alerģija. Tas ir apmēram tā kā, jūra drupina krastu pa druskai, un tad pēkšņi viņš ir nodrupis, vairāk nav, un sākas alerģija. Un pie kam sākas nevar tikai uz šo vienu vielu kaut ko, bet pēc tam viņš sākās tā alerģija pilnīgi haotiski uz vienas pēc otra, uz 5. un vairs nevar saprast, uz ko tā alerģija ir. Un arguments par šīm mazām devām, teiksim, tie, kas apgalvo, ka tās ir nekaitīgas, neko nedara, tad Indijā ar homeopātiem un šiem zinātniekiem bija tāda diskusija par to, ka tas homeopātija ar nekas nav, tur neko nesatur, viņa neko nedod. Bet šiem zinātniekiem tika piedāvāts, teiksim, mēnesi no vietas palietot homeopātiskā 30. atšķaidījuma kālija cianītu. Jā, kas ir kālijuma cianātuma, homeopātisks preparāts, kas tiek lietots un pie attiecīgām indikācijām tas ir pielietojams. Bet viņiem bez šīm indikācijām, kā veseliem cilvēkiem, piedāvāja šo eksperimentu. Jo tas jau nekas nav. Ja jau tur nav, tad jau tur nav. Bet neviens nepiekrita šim eksperimentam, un neviens neparakstījās šo mēnesi, izdzer tikai pāris graudiņus šo it kā neko kālija cianātu. Un līdz ar to runāt par to, ka šī deva mums nodara ļaunumu, šī deva mums nenodara ļaunumu, manā skatījumā diezgan spekulatīvi. Man liekas, ka vispār runājot par tām mazajām devām, teiksim, man liekas, ka šis jautājums vispār tiek cilāts tādā, kā man vajag, tā es uz to atbildēšu, vai tā es pret to izturēšos, jo mēs varam dzirdēt apgalvojumu, ka mazas devas nekas nav, tas nestrādā, homeopātija ir neiespējama, tas viss ir nekas vai placebo vai vienkārši cilvēku muļķošana, tad man ir jautājums, ja tas nekas nav. Kāpēc ir tik grūti, piemēram, kļūt par homeopātu? Kāpēc ir tik daudz visādi šķēršļi? Kāpēc ir tik daudz visādas prasības? Kāpēc mēs nevaram apgūt homeopātiju mierīgā veidā, piemēram, kaut kādā kursā, augstskolā? Kāpēc gan, ja tas nekas nav, bet cilvēks tomēr grib zināt, kas tas ir? Vai tieši otrādāk, ka, piemēram, situācija, kad man konkrēti bija tāds pacients, pie manis atnāca meitenīte ar epilepsiju. Viņai sākās epilepsija 6 gados. Tā kā bērns līdz 6 gadiem bijis vesels bez nekādiem šādiem simptomiem. Un
Viņa atnāk pie manis un es izrakstu medikamentu, bet vienlaicīgi viņa jau ir uz pretkrampju medikamentiem, jo neiroloģis jau ir arī savu darbu izdarījis. Un viņai tā kā paliek sliktāk no tiem pretkrampju medikamentiem, kas tā var būt. Un mamma patvaļīgi pārtrauc viņus lietot, ja, un viņi paliek tikai uz homeopātijas. Un tad ir arguments, tad ir saruna ar neirologu, uz ko viņš saka, bet jūs lietojat homeopātiju, varbūt no tā jums paliks sliktāk. Tātad, lai paliktu labāk, mazas devas nestrādā, bet lai paliktu sliktāk, tur viss ir kārtībā. Jā. Tur mazas devas strādā. Tur strādā, grozam kā gribam. Groz kā gribi, jo vienā situācijā tiek apgalvots, ka homeopātija nav nekas, nesatur neko, bet otrā gadījumā apgalvo, ka tās ļoti stipras indes. Liels jaunums. Jā. Jā. Nē, ir jau arī taisnība. Tās arī ir indes, jo mēs tiešām preparātus no kuriem no izēvielas, kas ir šiem preparātiem, jā, tās tiešām mums faktiski nav neindīgu, jā, izēvielu. Bet tas ir sākotnēji, tā ir bijusi inde, jā, bet nonākot līdz homeopātiskam preparātam, tur no indes vairs nekā nav. Tā ir tā brīnišķīgā ideja, jā, ka izmantojot no viena jaudīga preparāta, no vienas jaudīgas indes, ļoti niecīgu devu, jā, izlietojot, šī inde var kļūt par zālēm. Jā, tā var mums palīdzēt. Runājot arī par zālēm, arī, ko varbūt neminējām, principā arī visi medikamenti, kas tiek lietoti, ir viens ļoti spēcīgs iemesls, kāpēc šīs alerģijas attīstās. Teiksim, maziem bērniem, kas ir ļoti būtiski, teiksim, zīdaiņu vecumā, ja viņi pirmo reizi saslimst vienalga ar iesnām klepu vai kas parasti ir, ka šī pirmā ārstēšana ir ļoti būtiska, lai nesabojātu visa organisma, gan imūno, jebkādu mehānismu, lai viņš mācētu atpazīt nelabvēlīgus aģentus, vienalga vai tas ir vīrus vai baktērija, un iemācītos normāli reaģēt un cīnīties pats, bet ja šajās pirmajās reizēs mēs drošības pēc metamies virsū ar ļoti agresīvu terapiju, antibiotikām, hormoniem, ko parasti arī mēs lietojam, tad ļoti bieži tas scenārijs ir tāds, ka tās slimošanas paliek tikai sliktāks un arī attīstās vēl paralēli alerģijas, kas gan skar gan ādu, gan zarnu traktu un caurejas ļotādas un arī pieaugušiem, protams, cik bieži nav dzirdēts, ka pēc kaut kādu infekciju ārstēšanas pēc šiem masīviem antibiotiku kursiem vienkārši sākas alerģijas uz līdzenas vietas, uz pilnīgi tādām lietām, uz ko agrāk nav reaģēts, un viss aiziet un tieši tādā. Viena lieta ir ārstēšana, bet arī atceries, mēs ar tevi runājām par to, ka arī lietojot higienas preces, jā, ziepes, šampūni, jā, par to, cik mēs daudz mazgājamies, ar ko mēs mazgājamies, jā, kāpēc mēs mazgājamies. Jā, ka kaut vai tāda ikdienas dzīve, jā, kur mēs lietojam tādas visiem pašsaprotamas lietas, jā, ausu kociņi. Ja? Arī, tas izskan arī no ekologu vidus, ja, ka ir kaut kas saražots tāds, kas nesadalās un ja, ka tagad mums ir bambus kociņi, ja, kuri tomēr ir vidē draudzīgāki un tā tālāk un tā tālāk. Jā, bet tas ir tikai mūsdienās, ņemot vērā visu mārketingu. Tu saki, tas ir pašsaprotami, ja, jo, ja mēs paņemam 100 gadi atpakaļ, cik daudzi mazgājās ar ziepēm. Zobu pastas kādas jā, bija. Principā jau agrāk kā reizi nedēļā gāja pirtī, kad tu iztvaicējies, tev atmiekšķējās viss tas virsējais atmirušo šūnu slānis.
ar kādu skrubi vai ar šīm slotām, ar ko pērās pirtī, to visu dabūja nost. Āda bija tīra, elpojoša, jo principā jau nevienā dušā, ne ar kādām ne dušas želejām, vienalga kāda tie pH tur būtu šādi vai tādi, mēs jau tās ādas pūras tikai piedzenam pilns ar to ziepi, aiztaisam ciet, un varbūt, ja vēl tur ir kāda smarža, kas arī ir alerģizējoša, mēs jau reāli to ādu neattīram. Un tas ir tikai tāds mārketinga triks, ka tas ir visiem vajadzīgs un ka tikai tā mēs varam nomaskāties. Un vēl ir, par ko es arī gribēju vienam jautājumam pieskarties par diagnostiku, par analīzēm. Ja? Kā mēs diagnosticējam, ko mēs atrodam tajos izmeklējumos, ja? Un kāda ir tā realitāte, patiesībā? Jā, šis ir ļoti interesants jautājums, jo praksē ļoti lielā daļā, es negribu tur saukt kaut kādus procentus, bet, teiksim, atnāk man pacients un ir visādas problēmas ar alerģiju uz to, ar ādu un ar visu ko. Un tad ir tas teksts, jā, bet man ir uztaisīts viss analīzes. Analīzēs neko neatrod. Un savukārt ir arī daudzi pacienti, kas nāk, viņiem ir citu iemeslu dēļ taisītas analīzes arī uz alerģiju. Un man saka, jā, un man ir alerģija uz to. Es saku, bet dzīvē jums reāli ir tā alerģija? Nē, man nekad nav bijusi, nekad. Līdz ar to šī ļoti lielā neatbilstība starp realitāti un to, ko uzrāda analīzēs pie alerģiem, man liekas, ir visizteiktākā. Ja pārējās analīzes ir tādas objektīvas, tad šīs, es teiktu, plūst. Jā. Jo tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka varbūt tas tiek nosaukts, tas nosaukums tiek uzlikts kā alerģija, bet ļoti iespējams, ka ir vēl kaut kāds trešais mehānisms pa vidu. Piemēram, kas notiek ar parazītiem? Ko izdara mūsu ķermenī parazīti, viņu klātbūtne, un kā tad mainās, teiksim, tas piemēram, alerģisko reakciju panelis? Ja? Kas tur notiek? Jā, tas, kas dod arī kaut kādas tās saucamās falšās reakcijas noteikti, ka ir, un bieži vien, man liekas, arī var uzrādīties ļoti neprecīzi, pie kam tā kā mums ir tas pie ārstēšanas bieži tiek pielietots tas, ka mēs izslēdzam to alergēnu, un bieži izslēdzot vienu alergēnu mums parādās analīzēs atkal uz nākamo alergēnu, jo ja jau tam organismam tā problēma iekšā ir, kura ir kaut kā jāizpauž. Organisms jau ļoti gudrs. Ja tu noņemsi viņam vienu nost, viņš atradīs citu ceļu, pa ko izpausties. Un līdz ar to šādi izslēdzot, tu jau nevar taisīt katru pusgadu visu šīs lielās dārgos sarakstus ar tām analīzēm un skatīties, kas tur ir vai nav. Un to arī nevar uzskatīt par ārstēšanu, izslēdzot produktu. Jā? Tā nav ārstēšana, jo nekas jau netiek ārstēts. Mēs, protams, padarām dzīvi vieglāku. Ja, ka mēs ar lielāku varbūtību novēršam to reakciju parādīšanos, izslēdzot kaut kādu alergēnu. Bet, ja, piemēram, tā ir reakcija uz putekļiem vai tiem pašiem putekšņiem, kāda tur izslēgšana nav iespējams? Jā, bet ar to izslēgšanu ir tā labi, ja tu vari izslēgt vienu vai divas lietas, bet ja ir vesels saraksts ar to, un kā gala rezultātā pasaka, ka jūs varat ēst tikai kabačus un rīsus, tad tā ir diezgan skarba realitāte, jo kaut kas jau cilvēkam ir jāēd, un problēma paliek, un tad tas iet tikai vēl dziļāk, un tur jau pievienojās visādas citas lietas. Jā, bet ja mēs tagad pieskaramies šim alerģiju ārstēšanas jautājumam, kā tu domā, kāds ir tas princips? Jo homeopātiski, kā es apgalvoju, tad alerģijas ir ārstējamas, ar viņām nav jāsamierinās un jādzīvo visu mūžu. Bet kāda ir tava pieredze?
Te arī būtu vairākas tādas sadaļas, jo tā vispārēji vienā vārdā pateikt nevar, jo ir, protams, ļoti atšķirīgi, vai tas ir mazs zīdainis, kam ir jau no dzimšanas alerģija, vai tā alerģija ir jau pieaugušam cilvēkam kaut kad dzīves laikā parādījusies. Jebkurā gadījumā pieaugušiem cilvēkiem, sevišķi sezonālās alerģijas, kad ir tās visas būtu ārstējamas miera periodā, kad cilvēks it kā uzskata, ka viņš ir vesels un viņam nekas nekaita. Miera periodā tāds cilvēks pie tevis nenāks. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņš atnāks tad, kad ir pavasaris, tad, kad ir slikti, tad, kad viņam tur viss tek un šķauda un tūkst un tā tālāk. Jā. Tajā brīdī, ka viss pamst un tūkst, to visu var atvieglot. Pie kam tas nav ar tiem antihistamīnu, var ar homeopātiskiem līdzekļiem padarīt maigāku to visu. Un tad vismaz nākamā gada garumā pievērsties šim, kas ļoti daudz tiek pieminēts homeopātijā, šiem konstitucionāliem līdzekļiem, ir arī tā saucamie miasmātiskie līdzekļi, bet to es paskaidrošu, jo man nepatīk parastā valodā stāstot tādus jēdzienus lietot, no kur nekā nevar saprast. Runājot par šiem miasmiem, līdzīgi kā ir ajurvēdā šī pita, kapa, vata, vai Ķīnas medicīnā ir šīs enerģijas, uguns, ūdens, zeme un tā tālāk. Arī homeopātijā ir šie, teiksim, audu struktūra, audu īpašības, ko mēs mantojam, ja ņem pēc Bībeles līdz 7. augumam. Jo mēs jau nenokrītam tā no kurienes. Ja? Mums ir senči, kuriem ar kaut kas jau ir bijis. Līdz ar to mēs iegūstam šo augsni, šo bāzi, uz kuras fona, izejot no tā, kā mēs dzīvojam un kādu mēs veidojam savu uzturu, vidi un tā tālāk, arī mums var vai nevar attīstīties vienas, otras vai piektās, teiksim, problēmas. Un šī bāze ir tā, kura tai miera periodā būtu arī drusku mainām, jo ar homeopātiskiem preparātiem to var izdarīt, bet to noteikti nevar izdarīt akūtajā periodā. Un tāpēc ir ļoti būtiski, lai šie pacienti, tad, kad viņam ir palicis labi, tomēr atnāktu pie tevis, jo tad mēs varam iet dziļāk uz šo audu līmeni, uz šo šūnu līmeni un ar šiem konstitucionāliem un miasmātiskiem preparātiem lēnām mainīt šo bāzi, mainīt šo dzīvības spēka spēju, noregulēt visu tā, lai organisms neadekvāti nereaģētu, kaut vai uz tiem pašiem putekļiem vai uz suņiem. Pavasaris atnāk ar vieglākām un vieglākām alerģijas izpausmēm, līdz kamēr mēs, ejot gadu no gada, šo alerģiju varam dzēst pilnībā. Jā, teiksim, ļoti interesanti bija Covid laikā, kad profilaktiski Covidam daudz cilvēku lietoja šo preparātu arsenikuma albumu. Un pēc tam jau skatoties, runājot ar pacientiem, tajā gadā lielākai daļai pavasarī nebija tik stipras alerģijas izpausmes, kā tas ir bijis līdz tam. Jo būtībā arsenikuma albums ir viens no lielākajiem alerģijas preparātiem. Un tas bija tā kā 2 vienā. Tas arsens tika lietots arī dēļ šī Covida, bet tā kā blakus viņš savu iedarbību arī tajā miera periodā, kad nebija akūtā alerģija, viņš tā tad bija nostrādājis, pamainot to bāzi un noņēma tās alerģijas. Un man arī runājot par šo, man arī atnāca
no jauna pacienti, kuri bija tieši Covid profilaksē lietojuši senkumābumu, un viņiem bija uzlabojušās kaut kādas viņu veselības lietas, vai trauksme, vai psoriāze, vai vēl kaut kas. Un tieši šis stāsts, doktor, bet es jau lietoju tā kā šim, bet es ievēroju, ka vienlaicīgi notiek arī tas. Un tad viņi nāk un viņi saprot, ka jā, šis darbojās, tikai ir noteikti jāsistematizē lietošana, un tā tālāk, un tādā veidā var iegūt labu rezultātu. Protams, ka pie tā ārsta ir jāatnāk, bet tā, ka tas bija ļoti tāds nozīmīgs un tāds ļoti daļrunīgs rezultāts, ko mēs varējām novērot. Arī par ārstēšanu runājot, es arī saviem pacientiem, piemēram, ja tās ir pavasara lietas, tad es arī tieši tā izstāstu, ka mēs tagad mēģināsim ietekmēt šo akūto situāciju, pēc tam sakārtosim visa nākamā gada garumā līdz nākamajai sezonai terapiju, ar kuras palīdzību mēs to alerģiju ar vienu mazināsim. Un tādā veidā tiešām var alerģijas ārstēt, tā ka tas ir pilnīgi iespējams. Jā, tas nav ātri, tas gan nav ātri. Jā, tas nav ātri. Tas prasīs minimums gadus, 2, 3. 2 ir minimums, es teiktu, ka vairāk. Un ja mēs runājam par šo konstitūciju un tiem miasmiem saucamiem, tad es teiktu, ka ar to ir jāsāk nodarboties arī ar šo terapiju jau jaunajiem vecākiem, kuri vēl tikai plāno tikt pie bērniņa, jo izvērtējot gan māmīti, gan tēti un saprotot, ar kādām slimībām viņiem ir tendence slimot un saprotot, kāda ir katram šī augsne, jau arī vismaz gadu pirms bērniņa ieņemšanas ir iespējams to tā kā dzēst, vismaz to fonu, lai viņš neiedarbojās tāpatās. Ja visa grūtniecība norit ļoti labi un māmīte ir pilnīgi vesela, mēs jau varam dot grūtniecības laikā. Tas ir ļoti reti pa graudiņam, tur reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos, lai dzēstu šos miasmu predispozīcijas un arī piedzimstot mazulim principā pirmā mēneša laikā novērtējot viņam ādiņu, audus, visu kaulu struktūru, reakcijas temperatūras maiņām, visu, ko mēs jau varam redzēt, kurš no šiem miasmiem viņam dzīvē varētu turpmāk dominēt un iedot jau arī, teiksim, graudiņu, kas tā kā pietušē, lai tās problēmas nenāktu uz āru. Jā, man pat nāk prātā viens mans pacients, bērniņš, arī tātad mums ir problēma un anamnēzē ir stāsts par to, ka viņam ļoti ilgi un nesmuki dzija tuberkulozes vakcīnas rēta. Ja? Mamīte teica, viņa bija ļoti ilga, viņa bija strutaina. Mēs ļoti, tā kā visu laiku tas bija tas gadu uzmanības centrā. Ja? Šis jautājums visu gadu bija visu laiku uzmanības centrā, jo tur nebija miera. Ja? Un man ir pilnīgi skaidrs jau galvā ideja par to, ka mēs tagad darbosimies ar to aktualitāti, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka viņš kā 3-gadnieks, viņam būs šī limfātiskā dietēze, viņam, ja mēs neko nedarīsim. Un viņš būs tas bērns, kurš šausmīgi bieži slimos, kuram būs visi augšējā elpošanas ceļi, viņam būs adenoīdi palielināti, viņam būs ausis ar vislielāko varbūtību ļoti bieži otīti, un tā tālāk. Un šis ir tas jautājums, kuru es kā homeopāts šim bērnam varu novērst, lai viņa 3-gadnieka limfātiskā aktivitāte būtu laba. Jā, nevis patoloģiska, bet laba, adekvāta. Ja viņš saslimst, viņš dabū tās iesnas, viņš ātri ar viņām tiek galā, un tās iesnas nebeidzās ne ar bronhītu, ne ar otītu, ne ar kaut kādu citu lielāku nepatikšanu. Jā. Bet to jau saprotam tikai mēs homeopāti, jo pacientiem vienkārši viņiem viss kārtībā. Jā, viņiem viss kārtībā, bet redz, tāpēc ir labi, ka mums ir vairāk nekā 5 minūtes kabinetā ar iespēju parunāties un pastāstīt. Jā.
Un runājot par šiem mazajiem bērniņiem un zīdaiņiem, atopiskie dermatīti, kas mūsdienās ir ārprātīgi daudz. Man liekas, tas ir retums, ja tam bērnam ir viss kārtībā ar ādu un nav šie sausumi. Un tur, protams, tas diapazons smaguma ziņā varie no kaut kāda ļoti vienkāršiem apsārtumiem, sausumiem, pleķīšiem līdz tādiem, kur tas bērns ir sulojošs ar krevelēm un ārprātīgs. Un arī šeit ar homeopātiju īstenībā var palīdzēt ļoti ātri. Man teiksim, nāk prātā viens gadījums, kur vecāki ar šo pusgadu veco bērnu bija, man liekas, 2 vai 3 mēnešus, kas tik tur nebija darīts. Tur bija apiets viss, ko var Latvijā apiet, un tas bērns suloja, kliedza un viss. Pēc dažu graudiņu lietošanas, pēc 3 nedēļām, viņš nebija ideāls, bet viņš jau bija gandrīz labs, uz ko tas tēvs man pilnīgi tā kā pārmetoši pateica, kāpēc mēs tik mēnešus esam gājuši un darījuši, un nekas nav palīdzējis. Un kaut var īstenībā tik vienkārši ar dažiem graudiem, un viss notiek. Jā, un tos vecākus var saprast. Man arī ir bijuši vecāki, kuri ir ārkārtīgi sadusmoti. Tikai tās dusmas dzirdam mēs. Jā, es arī esmu norādījusi, ka, ja jūs esat tik ļoti dusmīgi, jums ir jāiet pie tiem, kas jums nepalīdzēja norādīt. Jā. Bet jā, šis ir jautājums, par kuru es domāju, ka tas izglītības trūkums un informācijas trūkums starp ārstiem ir ārkārtīgi liels un neziņa, kā šādas lietas mēs varam mainīt. Ja? Un ļoti mērķiecīgi un labi ārstēt. Diemžēl no šīs neziņas cieš pacients. Ja? Cieš pacients un ļoti bieži ir situācijas, kad tas ir, ka tās ciešanas tiešām ir ieilgušas un ļoti vēlu tā informācija pie cilvēka nonāk, ka var ārstēties arī savādāk, ja? Ka ir iespējas. Jo manā skatījumā homeopātiem, nevar teikt, ļoti labs periods bija Covid laiks, kad daudz nevarēja tikt pie ārstiem, pie kuriem normāli viņi būtu tikuši un gājuši. Un vismaz manā praksē Covid laikā pie manis nonāca vairāki ļoti smagi pacienti, kurus es varbūt tādā parastā tagad režīmā viņi pirmais vienmēr būtu nonākuši pie citiem ārstiem, un kur bija ļoti labi rezultāti arī ar maziem bērniem, arī ar alerģisku, teiksim, asiņojošu caureju ar šīm piena olbaltuma nepanesībām, kur šī vēdera izeja bija vienkārši sarkana kā malta gaļa. Ja, un vecākiem nebija kur griezties, neviens viņus neņēma pretī. Un, jā, mēs pāris nedēļu laikā tikai ar homeopātiju to visu saregulējām un viss bija kārtībā. Jā, Covid bija tāds ļoti dīvains periods mūsu dzīvē. Jā, tur ne tikai ar smagām alerģijām, tur ar visādām citām smagām problēmām bija pacienti. Un tas bija tāds apliecinājums tiešām, ka ar homeopātiju var ļoti daudz ko izdarīt. Jo, teiksim, Indijā, kur šī homeopātija ir līdzvērtīga klasiskai medicīnā, un principā viņas pastāv blakus cilvēkiem ar gangrenozu kāju, ar kaut kādām ārprātīgu stāvokli, atnākt pie homeopāta, apsēsties, parādīt, man ir šāda problēma, lūdzu, dariet kaut ko. Jā. Es ļoti labi atceros, ka mēs bijām pie doktora Čausis pieņemšanā, un tur atnāk pacients,
Un viņš saka, es tad un tad biju pie jums, jūs man izārstējāt, piemēram, iesnas, varbūt viņam bija alerģiskas iesnas, kaut kas tāds. Tagad man ir onkoloģija. Jā. Un tas ir tik vienkārši, ka tās iesnas un tā onkoloģija, tas stāv tur blakus. Un viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka tā kā viņam ir bijusi vienreiz pozitīva pieredze, tad arī šis nav nekas tāds, ko homeopāts nevarētu izārstēt. Ja? Bet, protams, mēs neesam Indijā, un Indijā ir pilnīgi cita situācija ļoti dažādās jomās, gan veselības aprūpē, gan ekonomikā, gan uzskatos, un pasaules redzējumā. Gan arī cilvēku tīrībā. Ojoj, jā. Tieši tā. Bet varbūt mēs kaut kam nepieskārāmies vai kaut ko es tev nepajautāju tādu, ko tu noteikti gribi pateikt. Attiecībā, liekas, mūsdienās, kā pacienti, teiksim, viņiem patīk izmēģināt visu, un viņiem arī ir daudz baiļu, nepārliecinātības. Es gribētu pateikt tā, ka cilvēki, lai nedomā kategorijās, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, ko vajag un ko nevajag, bet lai izvēlētos tādu savu dzīves filozofijas ceļu, un pa to ceļu arī droši ietu, jo nav pareizā, nepareizā. Tu iesi vienalga, pa kuru ceļu tu iesi, būs problēmas, būs labas lietas, bet vismaz tu ej ar pārliecību, un viss dzīvē atrisināsies, bet noteikti nevajadzētu tā baidīties un raustīties, kad varbūt to, varbūt tomēr šito, vienreiz es ņemšu to, vienreiz ņemšu šito. Es gribētu, lai pacienti, ja viņi nāk pie homeopāta, lai viņi uzticās un ka var daudz ko atrisināt, jo man ir kādreiz tā bišķi skumji, ka tu esi cilvēkam palīdzējis ļoti kardinālu problēmu atrisināt, un tad viņš atnāk pēc 10 gadiem, un pa vidu viņš ir bijis, dzēris visādas zāles, visu ko, un viņš ir pilnīgi atkal izmisumā nonācis, un tad viņš atcerās, ka toreiz taču man atrisināja to problēmu. Man liekas, ka tad novērtēt to, ko homeopātija var izdarīt. Jā, jo cilvēku daba, protams, ir dīvaina un neizdibināma. Jā, un es arī pazīstu tādus pacientus, kuri ir ļoti ilgu laiku tā kā nav nākuši, bet viņi gan arī ļoti bieži saka, doktor, mums vienkārši neienāca prātā. Ja? Jo, kā es saku, labās lietas ir pašsaprotams, viņas aizmirstās. Ja? Viņas aizmirstās, jo tas ir pats par sevi saprotams. Tas ir izdarīts un tā tam bija jābūt. Ja? Tā, es domāju, tas ir tas iemesls, kāpēc viņi tā kā, varbūt neturpina vienmēr vai bieži atcerēties. Ja? Bet es tev piekrītu, es vienīgi esmu diezgan skeptiska par tavu. Tas ir brīnišķīgs novēlējums cilvēkiem, bet es diemžēl domāju, ka tas attiecās uz ļoti mazu procentu no populācijas. Droši vien. Bet varētu būt novēlējums tāds, lai šis procents aug, lai tādu cilvēku kļūst arvien vairāk, kuri izvēlās respektēt savas izvēles. Jā, un uzticēties savām izvēlēm. Jā, paldies tev, paldies, ka tu uzticējies man, ka tu atnāci, ka tu piedalījies šajā sarunā un kā atlicināji laiku tik ļoti nopietnai lietai, kā sarunai par homeopātiju. Paldies tev. Paldies, ka uzaicināji.